Important things believers must know. Latvian language. Jānis Kristītājs, viņa māte un tēvs bija svētā gara piepildīti. Jānis bija piepildīts ar svēto garu jau no mātes klēpī. Lūkas 1:16–17, un viņš pievērsīs daudzus Izraēla bērnus pie tā kunga, viņa dieva. 17 viņš arī ies viņa priekšā Elijas garā un spēkā, lai pievērstu tēva sirdis bērniem, bet nepaklausīgos taisno gudrībai, lai sagatavotu tam kungam sagatavotu tautu. Jautājums, vai jūs ticat, ka tāds varens vīrs kā Jānis Kristītājs mainītu savu uzticību Dievam par Izraēlu un kristītu pagānus? Nē. Jānis Kristītājs 5 grāmatās – Mateja, Marka, Lūkas, Jāņa un apustuļu darbos paskaidroja, ka Jēzus bija varenāks par viņu. Viņš teica, ka viņš kristīs ar ūdeni un Jēzus kristīs ar svēto garu. Jēzus tika kristīts ar svēto garu un tajā pašā laikā piepildīja gan fizisko, gan garīgo taisnību. Lūkas 4:1, tad Jēzus, svētā gara pilns, atgriezās no Jordānas un gara tika aizvests tuksnesī. Marija, Jēzus māte, augšējā istabā tika piepildīta ar garu. Apustuļu darbi 1:13–14, un iegājuši, viņi iegāja augšistabā, kur viņi bija apmetušies – Pēteris, Jēkabs, Jānis un Andrejs, Filips un Tomas, Bartolomejs un Metju, Jēkabs, Alfeja un Sīmaņa Zelota dēls, un Jūdu, Jēkaba dēlu. 14 tie visi vienprātīgi turpināja lūkšanā un lūkšanā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti, un ar viņa brāļiem. Apustuļu darbi 2:1–4, kad vasarsvētku diena bija pilnībā pienākusi, viņi visi bija vienprātīgi vienā vietā. 2 un pēkšņi no debesīm atskanēja skaņa, it kā stiprs vējš, un tā piepildīja visu namu, kurā viņi sēdēja. 3 tad viņiem parādījās sašķeltas kā ugunsmēles, un uz katras no tām sēdēja viena. 4 un viņi visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars viņiem deva runāt. Pagāni tika kristīti ar svēto garu un tika piepildīti ar svēto garu, runājot mēlēs. Jautājums, kas notika ar pagāniem? Visu kristiešu un svēto nogalināšana. Naudas, varas un kontrolas dēļ tā sauktie ļaunie fiziski taisnīgie ticīgie nogalināja garīgos taisnīgos ticīgos personīgā labuma gūšanai. Šķiet, ka mācītāji un vadītāji nesaprot grūto stāvokli, kurā atrodas pagāni. Lietas tiek darītas pēc pasūtījuma ar Dievu. Kārtība ir no Dieva pie Jēzus un no Jēzus uz mācekļiem. Tāpēc Mateja evaņģēlī 28:19 mācekļiem tika dota pavēle: ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, kristīdami tās tēva un dēla un svētā gara vārdā. Un Jāņa 20:21, tad Jēzus atkal viņiem sacīja: miers jums! Kā tēvs mani sūtīs, tā arī es jūs sūtu. Runā ar mācekļiem kristiešiem. Jēzus sūta mācekļus, kurus sauca par kristiešiem un svētajiem. Māceklis ir kristietis apustuļu darbos 11:26, un mācekļus vispirms sauca par kristiešiem Antiohijā. Tātad jūs varētu teikt, ka tikai kristieši un svētie var mācīt patiesību ticīgajiem, jo viņi ir ar patiesības garu. Lūkas 8:9–10, tad viņa mācekļi jautāja viņam sacīdami, ko šī līdzība nozīmē. 10 un viņš sacīja: jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem tas dots līdzībās, lai redzot neredzētu un dzirdot nesaprastu. Pagāni, kas kļuva par kristiešiem un svētajiem, tika nogalināti pirms 100 gadu, ir grūts stāvoklis. Nav neviena, kas viņiem mācītu patiesību. Tas varētu izklausīties smieklīgi, bet tā ir patiesība. Pēc nogalināšanas bija konfesiju sākums. Viņi sāka, jo neviens nezināja patiesību. Viņi neko nezināja par cilvēka garīgo daļu. Viņi zināja tikai fizisku pielūgsmi, tāpēc viņi sāka kristīt ar ūdeni, kas bija paredzēts ebrejiem. Nezinot patiesību, mācītāji māca nepatiesas ziņas par Jāņa 3:16, jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Daudzi saka, ka, saņemot grēku piedošanu un glābšanu, jūs saņemat mūžīgo dzīvību. Tā nav taisnība. Jāņa 3:16 ir atsauce uz Jāņa 3:5. Jēzus atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ja kāds nav dzimis no ūdens un gara, tas nevar ieiet Dieva valstībā. Dzimis no ūdens nozīmē, ka esat saņēmis Kristus garu, un dzimis no gara nozīmē, ka esat saņēmis Dieva garu un patiesības garu. Dieva valstība ir mūžīgā dzīve. Jāņa 3:16 un Jāņa 3:5 ir viens un tas pats vēstījums. Viņi definē patiesu kristieti. Jums ir jābūt Kristus garam, Dieva garam un patiesības garam,
lai ieietu Dieva valstībā un iegūtu mūžīgu dzīvi. Vai tu nāk pie gaismas vai paliek tumšā?